Laiciņš mūs nepriecē. Negribas pat līst ārā, diezgan augsts, līst, diezgan stipri līst, un visa sala ir nomākusies. Cik mēs tur no balkona varam redzēt, viss ir nomācies. Tā kā ēdīsim brokastis un būsim pagaidām mājās. Mums ir rudentiņš, mums gāž viss, mums ir forši. Ir 19:10 gandrīz. Šodien visu dienu esam mājās, jo mums periodiski ir ļoti liels vējš. Mums šito lietas vienkārši apgāza un viņš saplīsa. Es ceru, ka tie nebijām mēs, bet viņš saplīsa. Tagad arī līst, bet nav vairs tik mežonīgs laiks, kā bija. Vispār nevarēja neko redzēt, bija beigām migla. Mums vispār šodien visā salā ir izsludināts oranžais brīdinājums. Jā, lietus un ļoti stiprs vējš. Vienkārši viss rāva nost. Mēs pat aiztaisījām mājai durvis ciet. Vienu brīdi jau bija tā kā noskaidrojies, tā kā saulīt, okeāns nemierīgs. Bet mēs joprojām laimīgi, noguruši, lietarīgi, bet laimīgi. Es šodien mājās bija ko paēst, jo principā tādā laikā braukt vai iet, jo bija šausmīgi. Kā šausmīgi? Mums nepierasta priekš salas. Pat ne tā. Latvijā ir vēl ne tāds laiks pieredzēts, bet kā priekš salas neriskējām. Nebraukt arī iet. Bet bija silti. Tagad jau ir, pavēsts pāri 7, likās sākolīt, kas ejām. Diezgan pavēsts un godīgi sakot, tagad ļoti stipri sāka līt visiem atā. Jā. Bumģjā. Nolēmu ierakstīt tādu nelielu informatīvu video par to, cik naudas mēs iztērējām pirmajā nedēļā Madeirā. Es pilnīgi savācu pilnībā visu čeki, te ir izņemot, bija viena Santanas tematiskajā parkā, laikam tas bija tas aparāts, kur ieliek karti, viņš nestrādāja, tāpēc es to summu vienkārši atceros, es viņu piefiksēju. Un tajā pašā parkā mēs vēl, lai tiktu pie dzīvnieciņiem, samaksājām €50 katrs. To summu es arī visus pierēķināju, un tūlītās mēs ātri pārskriesim pāri mūsu tēriņiem. Un tātad māja uz nedēļu €1053. Veikalā, ko pirkām, kaut ko apēst, maize, tur olas, tomāti, trauku mazgājamais, toltas papīrs, virtuves dvieļi, €232,04 mums sanāca. Maksas stāvvietā likām, kur nevarēja nolikt nekur citur noparkoties, plus maksas tolete, tolete šeit ir 50 centi, un plus, kā minēju par tiem zvēriņiem, lai paskatītos, €3 no kopā par abiem, tas mums izmaksāja 6,60, ārpus mājas ēdām, dzērām 165. Mašīna mums izmaksāja uz nedēļu no dienas, kad atlidojām, €326,70. Suvenīri ieskaitot, es nopirku sev 2 šortus un krokšus. Tas mums sanāca 73,80. Degvielu lejām vienreiz, 39,26. Un kopā mums tas prieks uz nedēļu bez biļetēm, bet ieskaitot mašīnas braukām, €1,897,14. Visus čekus krāju, beidzot es viņus varēšu izmest. Es domāju, kad būsim mājās, es uztaisīšu otro daļu šim video, pateikšu, cik mēs iztērējām otrā nedēļā. Un kopā jau ar lidmašīnas biļetēm mums kopsavilkums, cik tad mums tas prieks izmaksāja vispār būt šeit fantastiskajā salā ar nosaukumu Madeira. Šodien mums ir pēdējais vakars šeit Madeirā, šeit Ponta de Sol. Rīt mēs dodamies no rīta uz Funčalu, galvaspilsētu Madeiras. Es jau esmu pēc viņas ļoti noilgojusies, ļoti. Es pilnīgi gribu, es jau redzu, kā es tur staigāšu. Aiziešu uz savām mīļākajām vietiņām, pafotografēšos ar Kristiānu Ronaldo statuju. Ļoti gribās būt Funčalā to nedēļu, bet es sapratu to, kad mēs, kad bijām aprīlī šeit, ar nedēļu te vienkārši ir pa īsu. Brauksim uz 2. Mēs atbraucām uz 2, un es saprotu, ka negribās man braukt mājās. Bet mēs šobrīd ar vīru virzamies pareizajā virzienā.
visi tilti, viss jau ir iekustināts, viss notiek, mēs visu risinam. Tas būs grūts un tāls ceļš, bet atrisināms. Tāpēc šobrīd es no jums atvados un tiksimies mēs jau rīt Funšavā. Video nosaukums, kad manas domas mainās ātrāk nekā laika apstākļi Madeirā. Mēs šodien sēdēsim mājās, mēs šodien nekur neiesim. Kā jūs domājat ar pirmo reizi, kur mēs ejam? Pareizi! Mēs ejam ēst. Viss laiks dzert, mēs ejam iedzert. Jo mums ir ļoti labas ziņas, mums uzrakstīja otrās mājas saimniece. Mēs rītā iečkoties varam pēc 11. Tas ir super. Banāniem? Vīrs man velk banānos, tas ir kaut kas jauns. Mēs esam restorānā Dos Amigos. Gaidam. Es pasūtīju hamburgeri. Un vīrs pasūtīja kaut kāda vista tur bija. Barbecue chicken. Mēs gaidām jau pusstundu, vai nu viņi ir aizmirsusi. Šeit neviens neko nepieraksta, ko tu pasūti. Vīrs pasūtīja midlalu, viņam atnesa small. Mēs gaidām, un mums vēl somas jāsakrāmē. Un ēst mums šodien laikam nebūs. Gudīgi sakot, ēdienas šeit ir garšīgs, bet apkalpošana, nu tā. Tad 10 minūšu laikā 3 reizes pienāks paprasīs, vai viss ir kārtībā, tad tev stundas laikā vispār neviens nepienāks klāt. Es saprotu, ka Portugālē viss notiek lēni, bet kaut kā pusstundu jau, es nezinu, hamburgeri nevar sataisīt, vai vistu noķert. Tāds lūk šajā iestādē izskatās hamburgers. Vārdu trūkst. Vīra vista. Tā, atšāpojām mājās, mums šīs dienas čeks 21,90. Vīram bija kaut kāds barbecue frango vista. 6 eiro. Kaut gan kilogramā viņi maksāja 7 eiro. Viņš paprasīja pusīti. Labi. Man bija hamburgers ar olu 10 eiro, alus eiro 30 un alus 4,60. Rezumējot par restorante Dos Amigos, ēdienas tur ir neko, ēdienas tur ir ok, bet apkalpošana, mazliet tāda. Šodien bija pēdējā reize, kad mēs tur ādam, ne tāpēc, ka mēs tur vairs negribētu nekad mūžā iet, vienkārši mēs rīt braucam prom, tāpēc. Paēdām par 21,90, spārniņus gan vīrs, vistu viņš paņēma līdzi. Hamburgers, ne tādu es viņu biju iedomājusies, apēd gudīgi sakot tikai pusi no porcijas, pat vēl man liekas mazāk. Tālūk.